Pēc pirmā video publicēšanas saņēmām neskaitāmus zvanus, rakstus, it kā kāds pat ir tvītojis, kur tad ir tie sadalījumi. Visus gribu mierināt. Turnīrs sākas rītā, sadalījumi vēl nav, tāpēc iesildīšanai piedāvāju vienu no tikko svētdien mačā spēlētājiem. Šīs ir mūsu kārtas, un mēs esam nezonā pret zonu. Partners pasē, pretinieks pasē, ko darīt. Sākums vienkārši. Atklājamies viens kāravs un tālāk skatīsimies. Viens kāravs, pa kreisi kontra, partners sola 3 kāravu pas. 3 kāravu mums nozīmē 6 līdz 9 punkti ar 5 kāršu fitu. Tagad sākas interesantākā sadaļa. Rūpīgāk parēķinot, varam samanīt kāravu izslēgšanos pretiniekam. Tas nozīmē, ka viņam ir mažora games. Ja viņu uzliks, mums jāuzliek 5 kāravu. Kopējais stiķu skaits liels, visdrīzāk viņi vinnēs 4 mažorā, savukārt mums 5 kārā būs aizsardzība. Šādi tad būs tā, ka nevinnēs, bet tad partnerim kāravos būs maz vērtības, mūsu teikā krustos paņems stiķus 2 un partnerim 2 stiķi. Ko solīt? Viens variants ir 4 krusti, viens variants ir 3 mažorā, viens variants uzreiz 5 kārā. Mazliet kamuflāžas. 3 pīķu solījums, varbūt pretinieks neatrod savu pīķi vai kaut kā, neatrod game, 3 pīķi, pretinieks 4 erceni, Mārtiņš 5 kāravu, kā rezultātā kontra bez 2 - 300 pret pretinieku game. Tiekamies vakarā.